Esiet sveicināti, mani sauc Pēters Bankovskis. Es esmu sabiedrības procesu vērotājs un kultūras procesu vērotājs. Un pa laikam mēdz arī izteikt savu viedokli par novēroto. Bet šajā gadījumā iecer ir veidot sarunu ciklu par tām problēmām un tiem sarežģījumiem, ar kuriem mūsu sabiedrība ir saskārusies un saskars šobrīd, un acīm redzot saskārsies arī nākotnē. Un caur tādu varbūt nedaudz īpatnēju vērojumu prizmu, proti caur diviem vārdiskiem tādiem formulējumiem, caur diviem vārdiem, var pat teikt, caur saskaņu un vienotību. Caur diviem vārdiem, kurus mēs redzam arī partiju un partiju apvienību nosaukumos, par kuriem mūsu sabiedrībā domas dalās, kas bieži vien sabiedrība pat šķeļ. Man personīgi gribētos, un es domāju arī maniem sarunbiedriem turpmākajās sarunās, gribas, lai šie vārdi sabiedrība nevis šķeļ, bet konsolidē. Lietosim šo svešvārdu šajā gadījumā. Teiksim, saskaņa, kā mēs to lasām Latviešu literārās valodas vārnīcā, nozīmē stāvokli, kad cilvēkiem būtiskās, piemēram, psihiskas rakstura vai personības īpašības, kā arī darbības vērstība, ir līdzīgas, kopīgas un nodrošina vēlamo savstarpējo saskarsmi. Un ir ļoti svarīgi, ka vārds saskaņa tiek lietots arī muzikālajā terminoloģijā, mēs vēlāk par to vēl runāsim, kur šis vārds apzīmē apvienojumu vairākām skaņām, skaņu kopumiem vēlamajā veidā. Vēlāk to mūzikas vēsturē sauc jau par harmoniju. Savukārt vienotība, kā mēs to atrodam šajā pašā literārās valodas vārnīcā, ir raksturota kā vispārīga īpašība, kā kaut kas tāds, kur ir parasti pozitīva savstarpēja saskarsme, pozitīvas savstarpējās attiecības. No šiem te diviem definējumiem mēs varam tā varbūt pat just, ka saskaņa patiesībā ir ietilpīgāks, ilgtspējīgāks, varbūt tāds konstrukts, valodiskais, teiksim, tāds mehānismu līdzeklis nekā vienotība. Bet vai tas tā ir, vai tas tā nav, to tā pirmā atsmirklī ir diezgan grūti spriest, un cerams, ka šajā sarunu ciklā mēs pie kaut kādas skaidrības nonāksim. Mēs nespēsim dzīvot. Tad jau bija pavēlu. Mēs atdodam parādu līdz pēdējiem centam. Par tiem 20 gadiem, ko mēs esam nodzīvojuši neatkarīgs, nosacīt neatkarīgs valsts apstākļos, schēmas, stratēģijas un vispārējais ir labi, bet tomēr cilvēku kopums, mēs te runājam, mēs, teiksim, esam darījuši tā, mēs esam darījuši tā, to mēs domādami tos cilvēkus, kas ir pie varas, bet lielākā daļa cilvēku šajā laikā nav bijuši pie varas. Jā. Un jautājums ir par to, vai šim absolūtajam sabiedrības vairumam, vai viņam ir iekšā bijusi un ir vēlme un dedzība patiešām redzēt šeit valsti, teiksim, kā funkcionējošu mehānismu. Jeb viņi mīļprāt, teiksim, izmanto tādas demokrātijas koku kājas, teiksim, kaut kādas tādas ātri deleģē, lai kaut kādi ņemās, un tā nav mūsu darīšana, apmēram tā, vai ne? Pēc tās traumas, vai ne, ko valsts piedzīvo tajā gadījumā, un sabiedrība, vai ne, piedzīvo tādā valsts diktatūras režīmā, vai ne, kas ir bijusi. Un kad viņai ir atņemtas tās tiesības noteikti, kādai politikai ir valstī jābūt, vai ne, pēc būtības, vai ne. Tas nozīmē, ka ir jābūt kaut kādam terapijas laikam, vai ne. Un tas terapijas laiks, piemēram, Brazīlija, vai ne, kad viņa saprata, ka viņi grib ekonomiski attīstīties, vai ne, tad viņi radīja tādas satversmes skolas,
konstitūcijas skolas, vai ne? Un ja mēs dzīvotu pēc Latvijas satversmes šodien, vai ne? Un ja mēs radītu tādas Latvijas konstitūcijas skolas, tad mēs iemācītu šo skolu apmeklētājiem, kas ir rakstīts Latvijas satversmē. Latvijas satversmē ir rakstīts, Latvijas suverēnā vara pieder kam? Tautai. Nē, pieder Latvijas tautai. Tur nav runa par kopienu. Tur ir runa par visiem iedzīvotājiem. Brazīlijā cilvēki gāja demonstrācijās ar satversmi rokās. Ja? Es prasu, lai tas tiktu iedzīvināts šajā valstī, kad Latvijas, projicējot uz Latviju, ja? lai mēs dzīvotu atkal pēc satversmes. Ja? Ka visai Latvijas tautai pieder šeit suverēna vara. Skumjākais jau ir Kastenī stāstā. Jautājums ir tas, vai pagājuši 20 gadi, tomēr tās paudzes arī bišķi tā kā nomainījušās. Ja? Un skumjākais jau tas, tā liekot roku uz sirds, ja? Man grūtā pateikt, vai tagad tas patriotisms un vai tāda sava dzimtenes mīlestība, izpratne, ja? tāda vai šobrīd vairs tā ir tāda, kāda viņa, teiksim, bija tajos 80. gadu beigās. Man grūti to pateikt, vismaz kontaktējoties, satiekoties ar tiem cilvēkiem, kas brauc projām šobrīd, ja, pie tām visām ģimenēm. Tā vilšanās un tas, es ceru, ka tas ir pārējoši, es ceru, ka viņi tā runā, bet viņi tā nedomā. Es domāju, ka valstī nopietni ir jādomā, kā caur tautsaimniecību radīt šeit darba vietas. 20 gadu laikā privātais sektors nepierādīja to, ka viņš var pienācīgas darba vietas daudzskaitlīgas radīt. Tad tas būs jādara kam? Valstī, valdībai. Šis smagums uz sevis jāuzņemās. Un, ko es vēl gribēju pieminēt, mums ir vienmēr jāatcerās tas, ka ministrijas vai valdība nav mums kungi. Diemžēl šobrīd viņi ir kungi. Ja? Viņi faktiski ir ieņēmuši tādu vagaru lomu ārvalsts bankām un pilda to, ko tās ārvalsts bankas vēlas, bet faktiski viņi ir kalpi. Viņi ir kalpi, kuri ir nonākuši pie saimnieka savas tautas, un faktiski tie 4 gadi, ko valdība ir kā valdība, viņai ir jākalpo kopējas sabiedrības lielākā vairākuma interesēm. Un es varu darīt, ka lielākais vairākums Latvijas sabiedrībā grib dzīvot turīgi. Tātad kalpam ir jādara viss iespējamais, lai tas, ko viņš dara, dotu pienesumu, bagātību, un tu, un es, un viņš, un mani bērni, un mazbērni būtu turīgi. Un tiem, kas aizbrauca, ir vērts atgriezties šeit atpakaļ pie Daugavas krastiem, kā mēs dziedājām 90. gados, ja, sanāksim pie Daugavas krastiem, bet mēs varam sanākt padziedāt un padējot un papriecāties, bet es domāju, ka būtu jāsanāk arī kaut ko darīt, rosīties, strādāt, rosība dzīvība. Ja. Pagaidām es maz ceru un pat neticu, kad kaut viena komercbanka Latvijā iedos līdzekļus, lai šeit kaut kas attīstītos, kamēr mums pašiem nebūs sava valsts Nacionālā attīstības banka. Kur ir tas noslēpums, kāpēc šis vārdiņš sava, teiksim, viņš nefunkcionē? Kāpēc šajos 20 gados cilvēkos ir drīzāk deģenerējusies jau kāda vēlme radīt šeit kaut kādu atbildīgu un, teiksim, pašpietiekamu sabiedrību. Te visi diegi tiek nemitīgi izlaisti no rokām. Labi, privatizējam uzņēmumus, ātrādi pārdevām, neskatīdamies vienalga uz vienu valstu, uz otru prom tikai. Privatizējam zemi, ātri uzradās pa vidu starpnieku un tantiem naudu vajag, ko iztikt. Tiek radīti apstākļi, ka naudas cilvēkam nav, viņš izpārdot to zemi pa labi, pa kreisi, dāņiem, latviešiem vienalga. Zeme, protams, paliek uz vietas, bet viņi jau ir jau kādam citam, teiksim. Tie paši cilvēki, kas šeit dzīvoja un strādāja un alka, viņi saka, alka pēc tās savas neatkarīgās valsts, viņi ir nepārtraukti darījuši visu, lai šīs neatkarīgās valsts šeit nebūtu. Iestājušies Eiropas Savienībā bez jebkādām, teiksim, nopietnām pārdomām, tagad skrien uz eiro, bez jebkādām nopietnām pārdomām, vai tas eiro vispār ilgi pastāvēs un kam viņš mums ir vajadzīgs. Tur ir jādala divas lietas, vai ne? Eiropas Savienība ir sociāldemokrātisks projekts, ja? Bet eiro, tas ir neoliberāls projekts.
Ja? Tās ir divas dažādas lietas. Mēs varam būt ļoti priecīgi iestājoties Eiropas Savienībā, ja? Bet tikai pie nosacījuma, ka mēs nevis darām tā, kā viņi saka, ja? Bet darām tā, kā viņi dara. Ja? Tās ir divas dažādas lietas. Bet mēs automātiski pildām noteikumus, cik skolēniem ir jābūt uz vienu reģionu, cik, teiksim, to nedefinē Eiropas Savienība. Kādam ir jābūt gurķim. Tas ir jādefinē mūsu valdībā. Jā, bet visu laiku ir aizbildināšanās, ka tādas lūk ir regulas. Tas ir tā, kā tu saki, tās ir aizbildināšanās. Īstenībā to dara valdība. Un Eiropas Savienība mums ir jādara tā, kā viņi to paši ir darījuši, un tā, kā viņi to paši arī dara. Viņi attīsta, nevis tajā brīdī, kad viņi ir neattīstīti, viņi iekonservē savu neattīstību, bet viņi sākumā attīstās un tad iekonservē to attīstību augstā līmenī, ja? Ar visām makroekonomikas lietām. Bet mēs gribam darīt pilnīgi otrādi. Mēs gribam iekonservēt to neattīstību, kas mums pašlaik ir. Un to Eiropa nekad nav darījusi. Ja, ja mēs paskatāmies uz Somiju, vai ne? Mēs paskatāmies uz Skandināvijas valstīm, Zviedriju, Dāniju un tā tālāk. Viņi sākumā, viņiem bija 10 gadiem ilga attīstība. Zviedrijiem viņi jau sākās 19. gadsimtā, vai ne? 80. gados. Somijiem pēc otrā pasaules kara. Tur bija 10 gadiem ilgas valsts investīcijas, valsts intervences visagresīvākā valsts. Un tas ir Eiropā. Tā nav Āzija, tā nav Singapūra vai Hongkonga, vai ne? Vai Dienvidkoreja. Tas ir tepat Eiropā. Un to mēs drīkstam darīt. Bet ja mēs darām tā, kā viņi saka, kas mums ir jādara, ja? Ka pats galvenais ir makroekonomikas rādītāji, ka pats galvenais ir budžeta deficīts, ka valdības parāds nedrīkst būt liels un tā tālāk. Tādā veidā neviena valsts nekad vēl nav attīstījusies. Valsts vienmēr ir attīstījusies uz budžeta deficīta rēķina, ja? Jo citādā veidā valsts nevar attīstīties. Un valsts vienmēr ir attīstījusies ar intensīvu valsts plānošanu un ar intensīvu valsts atbalstu. Privātie nekad paši to nevar izdarīt. Un to vienmēr, pat ja viņi saka, ka viņi to nedara, ja, un ka valsts plānošana tas ir šausmīgs sociālisms, ja, bet viņi paši to dara. Tur ir tā lieta. Un ir jāpamana tas, ko viņi dara, un tā atšķirības starp to, ko viņi dara un ko viņi saka. Es ceru, ka tā nav mūsu mentalitāte tautas. Es ceru, ka tā nav mūsu mentalitāte būt politiski un jebkādi atbildīgiem pret kādiem trešajiem, ja, teiksim, pret kādiem mūsu aizdevējiem, būt atbildīgiem pret ārvalstu investoriem, atbildīgiem pret ārvalstu bankām, tiem emisāriem, kas brauc uz šejien, ka mēs ļoti, ļoti baidamies, nedod Dievs, ka mēs kādu punktu neesam pārkāpuši un tā tālāk, bet pašu tauta gan jau tā sapratīs, tā jau piedos visu, viņi taču pacietīgi, viņi taču nav tā kā albāņi vai kas, viņi taču uz ielām ārā neies, ja, viņi mūs piedos, ja. Es ceru, ka tas tā nav, bet tas tā izstās, jo tajā pašā laikā skatoties kaut vai tos pašus grieķus, ja, kad, es atvainojos, bet viņiem, ja nemaldos, ir 80 miljārdi parāds, ja, kaut kur tā ir, jā, tas ir 10 reizes vairāk nekā mums. 2 reizes lielāka tirdzspēja nekā Latvijas. Jā, bet saprotu, viņi dzer vīnu, dejos ir taki, un ka viņiem prasa, vai jūs nemaz neuztraucaties, ka tas parāds, jā, tad viņi smējās, viņi saka, taču to norakstīs. Tie gadi, kad bija PSRS, viņu represijas, kara apstākļi, tas viss pāriet uz manu paudzi. Es ļoti ceru, ja, ka tas nav atstājis kaut kādas sekas, pieņemsim, uz maniem bērniem un mazbērniem. Ja. Katra nākamā paudze varbūt būs brīvāk un brīvāk. Bet šīs bailes pārmantojās ģenētiski. Un tāpēc šeit tautai absolūti nevar pārmest. Ja? Ir jāmēģina šo tautu atbrīvot no šīm bailēm. Ja mēs salīdzinām Latvijas ekonomiku ar mūsu kaimiņu, teiksim, tuvākie kaimiņi Eiropas Savienības ekonomikā, vai ne? Tad mēs redzam, kur mēs atrodamies. Mēs ar Lietuvu pat varam salīdzināt, ja? Mums nav jēgas salīdzināt ar Baltijas kaimiņiem, jo tur visur ir neoliberāla pieeja, pilnīgi nepareizi, vai ne? Pat Igaunija nav nekur tālu priekšā, ja mēs skatāmies salīdzinām ar Somiju. Viņi vairāk lielās nekā ir. Viņi vairāk lielās nekā ir. Viņu vīriešu mirstība ir daudz lielāka nekā Latvijas. Mums ir jāpajautā, kāpēc, vai ne? Tā kā viņi tos cilvēku dzīvības rēķina daudz ko dara. Svarīgi ir salīdzināt vienmēr, vai ne? Tāpēc ir vajadzīgi dati, ir jādod dati cilvēkiem, sabiedrībai ir jādod dati.
pajautā. Ja mēs skatāmies pat uz to Grieķiju, vai ne, ko pieminēja Guntars, tad Grieķijai, kam visi šausmīgi sit pa pirkstiem, ka viņi ir tādi neapdomīgi un viņi ir tērējušies un visu kaut ko un falsificējuši datus un pilnīgi pretēji nekā Latvija, vai ne? Latvija visu ir darījusi tā kā tāds apzinīgs pionieris, vai ne? Grieķija to nekad nav darījusi. Grieķija ir bijusi tāda neapdomīgākā. Un kas notiek? Vai ne? Grieķijas tie nosacījumi, vai ne, parāda atdošanas nosacījumi, ir daudz labvēlīgāk nekā Latvijai, pēkšņi. Ja? To mēs pēkšņi tagad atklājam. Viņi daudz ilgāku laikā posmā var atdot par daudz mazākiem procentiem neapdomīgā Grieķija. Un Latvija, kas visu priekšzīmīgi dara, vai ne? Kam būtu jābūt superprocentiem, vai ne? Kam te būtu jāplūst investīcijām uz Latviju bez gala, tā kā mēs nevaram atkauties no viņām. Tas nenotiek, notiek tieši pretējais. Ja tu perfekti zini un esi sapratis, kā tu vari nopelnīt labu atzīmi, ja? Tas nenozīmē to, ka tu tiec uz priekšu savā attīstībā. Ja? Tu vienkārši zini vienu procesu, vienkārši, vai ne? Kā nopelnīt labu atzīmi. Tas ir tas, ko dara, piemēram, Latvijas banka. Vai ne? Viņi arī precīzi zina, kas ir jādara, lai dabūtu makroekonomisko radītāju, teiksim, inflācijas radītāju. Ja? Labi, ja? Viņi zina. Vai ne? Un tāpēc notiek tā konsolidācija, griešana. Viņi neskaidro, cik cilvēki ir jāatlaiž. 500 000 jāatlaiž, atlaidam 500 000. Kur viņi paliks, mums vienalga, robežas ir vaļā, vai ne? Tā ir tā viņa politika. Un valdība vienkārši, Latvijas banka neatkarīga. Tas nozīmē, bet tas, ko Grieķija dara, Grieķijai nav svarīgi nopelnīt tās labās atzīmes, bet viņai ir svarīgi, lai tautai būtu saglabātos labklājība, lai nebūtu tā, ka tā kā mūsu valdība saka, mums ir vienalga, mēs darba attiecības mierīgi iznīcināsim vai nesaglabāsim. Tas nav svarīgi. Ja? Nav svarīgi, ka cilvēki zaudēs darbu vai ka viņiem samazinās darba algas, ka viņiem zudīs darba attiecības. Krīzes laikā visām valstīm, tā kā krīzes laikā to darīja Vācija, un tās valsts, kas pārdzīvoja krīzi un iznāca kā uzvarētājs no tās krīzes, nevis kā šausmīgs zaudētājs, viņas saglabāja visas darba attiecības. Tā bija prioritāte absolūtā, jo viņas zina skaidri, ja mazie uzņēmumi, vidēji uzņēmumi atlaidīs cilvēkus, tad viņi vēl kaut kādā veidā varēs viņus dabūt atpakaļ, bet lielie uzņēmumi nekad nedabūs atpakaļ cilvēkus tik īsā laikā. Mums bija jārada visus apstākļus tādus, kā radīja Grieķi savējiem, lai šie cilvēki labi justos. Un tici man, viņi neaizies bojā Grieķiju, nepazudīs Grieķiju no kartes, un arī viņiem būs savs uzplaukums. Ja? Pat ja viņam šodien ir problēmas. Vēl viena lieta, uz ko Eiropa skatās pilnīgi skaidri, un kuru mēs Latvijā palaidām garām, to var pārmest Latvijas valdībai, ka viņi palaid garām laiku. Tas laiks, Eiropa skatās kādā veidā, viņi skatās pragmatiski, vai ne? Ja Grieķijas ekonomika sabruks, kas notiks ar eiro? Ja? Un blakus tam, kas notiks ar eiro, ja Latvijas ekonomika sabruks? Ja? Tas efekts šodien, tas efekts būs maz, nav salīdzināms, vai ne? Latvijas ekonomika mierīgi var sabrukt no tā eiro, protams, nosvārstīsies viss, vai ne, bet nebūs tā, ka eiro zona šausmīgi cietīs. Tajā brīdī, kad Latvijā bija visdziļākā krīze, tad bija jāvāk šis trumbis ārā no piedokļus. Un jāsaka, mums ir jābūt tādiem nosacījumiem. Tad mēs varētu diktēt tos nosacījumus, jo tad pirmais domino kauliņš būtu nevis Grieķija, bet Latvija. Un to Eiropas Savienība nekādā brīdī nevarētu pieļaut. Eiropas centrālā banka visu kaut ko izdarīt. Sadrukāt priekš mums naudas, tik daudz, cik vajag, vai ne? Un teikt, lūdzu, tikai nešūpojiet eirozonu. Latvijas valdība to nesaprata, palaid garām. Tagad Grieķi ar to var spekulēt, vai ne? Grieķi saka, ja mēs tagad krītam, ja, tad mēs esam pirmais domino kauliņš, nevis Latvija, bet Grieķija. Un tālāk seko Itālija, Spānija un tā tālāk, vai ne? Es gribētu pateikt tā, Zviedriem vajag kaut ko naudu. Grieķi to naudu nenoēda. Ja? Un cik man ir informācija, viņi ļoti daudz ieliks savas valsts infrastruktūras attīstībai tieši priekš turismu. Ja? Ja Grieķija nebūtu pievilcīga, tur varbūt arī nebrauktu un neskatītos. Viņa ir pievilcīga valsts un viņā, protams, būs daudz vairāk turistu, kā šobrīd tas ir Latvijā iespējams, jo mēs no saviem objektiem, kurus mēs varētu rādīt un skatīties, 20 gadu laikā valsts neko nav ielikusi, lai viņas savest kārtībā un atjaunot. Jā.
92. gadā man bija tā iespēja studēt Vācijā, vai ne, kur es drusku aizķēros un paliku uz 11 gadiem. Vai ne, tajā īstenībā tā bija studentu apmaiņa. Un pirmais ko es pamanīju tajā sabiedrībā, ja, ka sabiedrība it kā nepazīstam cilvēku svešu viens otram, tā teikt, vai ne, ka viņi viens pret otru izturās kā pret seniem paziņām. Ja? Tas ir pilnīgi visur. Ja? Nav tāda kaut kāda, tu neesi svešs, tas nav svešais, vai ne? Un man par to ir tā dīvainā kārtā daži pārmetuši, it kā, teiksim, es to 11 gadu laikā esmu iesūdzis arī, teiksim, savos gēnos un asinsritē, ja? Izturēties pret visiem cilvēkiem tā šausmīgi draudzīgi. Un man tā saka, kā tu runā pa telefonu ar nepazīstamu cilvēku, un tu runā tā, kā viņš būtu 10 gadus jau pazīstams. Nevar, kā tas tā var būt, vai ne? Bet cik es saprotu, ka tā ir tāda saskaņa sabiedrībā rodās arī nevis tā, ka vienkārši sabiedrība to tā pat izveido, bet es domāju, ka viens no tādiem, kā to sauc, atslēgas personām bija Alberts Šveicers, vai ne? Kas radīja tādu teiksim, kas radīja tās pamatdomas tādai kultūrai. Ne? Un man liekas, ka mums vajadzētu arī pastiprināt, skatīties uz tādiem, tādiem gigantiskiem domātājiem, vai ne? Kas var sabiedrību salietēt, vai ne? Kas var radīt tādas idejas, kas sabiedrību padara draudzīgāku. Vai ne? Skatāmies tajā virzienā un lai tiešām kļūtu eiropeiski, tādā izpratnē, tad arī ir jāmainās šīm attiecībām ar cilvēkiem sabiedrībā. Vidusmēr vācietis lasa Bildzeitungu, tur pa Kantu un Šveicaru nav nekas teikt. Ne, bet tas ir ģenētika. Tas jau ir iepoties ģenētiskajā kodā. Jā, tas ir tāpat iepoties ģenētiskajā kodā, piemēram, kā tas, kas mums šeit vēl nav, bet cerams arī būs, ka, piemēram, ka īpašums uzliek atbildību. Ja? Pašlaik Latvijā nav tāda sajūta, ka tiem, kas sapērkās šausmīgi lielas zemes teritorijas un viņas neattīst, kam ir īpašums, kas ir īstenībā šausmīgi bezatbildīgi pret visu sabiedrību. Jo zemes teritorijai ir jābūt sabiedrības labklājības pamatam. Vai ne? Bet ja tu to teritoriju neattīsti, tad tu visu sabiedrību praktiski aplaupi. Ja? Un tad, ja piemēram, tu esi īpašnieks kaut kādai milzīgi daudzstāvu mājai, vai ne, kuru tu neizīrē, vai ne? Ja tu izīrē par ļoti augstām cenām, tad tu arī esi bezatbildīgs, vai ne? Tev vajag būt atbildībai pret sabiedrību tādai, ka sabiedrībai rodas labklājība no Dieva dotās teritorijas. Ja? Jo to teritoriju neviens cilvēks nav radījis. Ja? To ir radījusi daba. Ja? Un tāpēc tā daba, ja tu esi uzņemies, teiksim, kā īpašnieks, vai ne, un ja tev ir kāda teritorija, bet tu nelaidi nevienu sabiedrības daļu tur iekšā, bet tikai pats viņu izmanto neproduktīvi, tas nozīmē, ka tavs īpašums, ka tas ir tavs īpašums, bet tā pienākuma apziņa pret īpašumu tev nav radusies. Visā Rietuma Eiropā tā apziņa ir, un piemēram, arī tas ir ierakstīts satversmē, Vācijas satversmē 14. punkts, īpašums uzliek pienākumu. Tas ir svarīgi, un to visu sabiedrība ir sapratusi. Tas ir jāsaprot arī mums. Pienākums un atbildība, jā. Viena lieta. Ja mums liekas, ka privāta īpašums ir mans. Jā. Un viss. Un man tur beidzās man atbildība. Es esmu nopircis, tā ir man atbildība iemaksāt to naudu, un ar to viss man atbildība par sabiedrību beidzās. Bet nebeidzās. Bet Armand, man vēl viens jautājums tad ir pie tevis. Cilvēks pa pēdējo naudu, kas viņam bija, viņš ir nopircis sev īpašumu. Bet, lai šo īpašumu attīstītu, viņam vairāk līdzekļu nav. Un bankas jau skatās, kā no viņa atņemt varbūt to īpašumu. Varētu jau iedot viņam to kredītu, bet vajadzētu to īpašumu atņemt. Ja? Bet ar kādu nolūku viņš ir nopircis to īpašumu? Cilvēks, es domāju, ka vai viņš ir nopircis, vai viņš ir saņēmis mantojumā, ja? Viņš cerēja uz to, ka varbūt viņš varēs tur sēt, pļaut, tās pašas cukurbietes, ja? Taču plānoja, ja? Paņēma kredītu speciālām mašīnām, tieši cukurbietēm, ja? Ar ko tas beidzās? Kad viņš nobankrotēja. Jā, tas bija šausmas, faktiski. Un neviena valdība, kura bija, laikam tas bija Godmaņa laikā, ja? Faktiski vajadzēja
Jā, tad mēs nonākam pie tā, vai ne? Tad mēs nonākam pie tā, ka, protams, ir jābūt atbildībai tajā brīdī, vai ne? Bet tu nevari šo atbildību uzvelt individam vienam, ja? Ir jābūt tā, ja valsts atbalsta, un ja saka, valsts politika būs tā, ka mēs gribam attīstīt to savu teritoriju, vai ne? Un mēs negribam nevienu hektāru, kas ir neattīstīts. Priekš tā mums ir pietiekoši daudz naudas, vai ne? Jo mums ir pašiem sava nacionālā valūta, mums ir sava nacionālā banka, mums ir sava nacionālā attīstības banka un sava valsts kasa, kas visu to sistēmu menedžē, kā modernā monetārā sistēma, kā viņi veidojās. Ir tik daudz naudas, cik valstī ir projektu, ko Saeima ir akceptējusi, nobalsojusi, ka tas ir valsts strateģiskais lielais projekts, tik daudz naudas valstī ir. Ja, tie projekti netiek izstrādāti, tad valsts var teikt, ka viņiem naudas nav. Tad, kad tie projekti ir, un tad, kad Saeima ir nobalsojusi, ka tik un tik daudz naudas tie projektiem ir vajadzīgas, vai ne? Mēs esam rēķinājuši nākamajiem 20 gadiem 240 miljārdu latu, vai ne? Tie ir, kas ir šajā valstī jāinvestē. Tad var valsts pateikt tā, tev nav nekāda pamata, ja tu esi zemes īpašnieks, to zemi neattīstīt. Jo ir pietiekoši daudz līdzekļu valstī, ja, lai, ja tu to darīsi, vai ne, tad tev būs samērīga atlīdzība par to, vai ne? Ja valsts to nevar garantēt, ka tev ir samērīga atlīdzība, tad, protams, valsts nevar uzvelt, nevar prasīt, lai tu to dari par saviem līdzekļiem, kas tev arī nav, vai ne? Jo tajā brīdī, kad nav likviditātes, vienkārši tā nauda nekustās, tad viņi nekustās. Bet ja valsts saka, ir pietiekoši daudz līdzekļu, ir vai tikai kādu, kas realizē projektus, ja? Grib realizēt projektus. Jo tu pats neesi slings un neesi... Slinkums nav attaisnojums. Ja tu esi pietiekoši slings un to nedari vienkārši... Attaisnojums ir tad, ja nav līdzekļu. Ja? Ja nav līdzekļu, tas ir attaisnojums, bet valstī nevar nebūt līdzekļu. Jā, bet veidos tāds burvju loks, jo cilvēkiem nepārtraukt tiek stāstīts, ka valstī naudas nav, līdz ar to viņi arī neies nākt klajā ar projektiem. No vienas puses tie ir tā saskaņa vajadzīgs starp valsti. No vienas puses tie ir meli, protams. Vai tu tici, ka valstī nav naudas? Nē, labi, es jau klausos Armāns Gudrinieks stāstu, es ticu, ka tā nauda ir, bet nauda ir tad, ja ir projekti, bet projekti nav tāpēc, ka nepārtraukti tiek deklarēts, ka naudas nav. Tā nevar, bet tas tiek teikt. Valsts var. Mēs ar tevis nevaram naudu saražot. Mums cietums, jā? Bet valsts var. Tur gan nav aburtais loks. Bet cilvēki netic, ka valstī nav. Nē, tajā brīdī nav aburtais loks. Pieredze vienkārši, to nav nedabūna. Nē, aburtais loks būtu tad, piemēram, ja mēs teiktu, ka nav ko deputātiem samaksāt, vai ne? Ka deputātiem vispār nemaksās, vai ne? Tad būtu aburtais loks. Deputāti saņem algas. Deputāti var nobalsot un izvērtēt projektu. Teiksim, ja ir attīstības programma, viņi to, es pieņemu, ka var izvērtēt, vai ne? Un nobalsot par to, ka tāda programma ir vajadzīga. Piemēram, mūs nesakārto tā ceļu struktūra, vai ne? Vai deputāti nenobalsot par to, ja valsts valdība izveidot tādu programmu, kad standarta ceļiem ir jābūt tādiem kā, teiksim, kā Somijā vai Dānijā, sakoptiem standarta ceļiem. Ja, visā Latvijā jābūt visiem ceļiem, un visiem ceļiem ir jābūt asfaltētiem un droši braucamiem, un jābūt lielajiem autobāņiem ar smuku zālīti pa vidu, vai ne? Tā, lai tas būtu droši braucam, ja? Un tā tālāk. Vai Saeima par to nenobalsot? Nobalsot. Saeima nobalsot, pieņemt lēmumu, un tas, teiksim, maksāt uz nākamajiem 10 gadiem kaut kādus, 20 miljārdus. Ja? Kāpēc ne? Saeima to nobalsot, viņa nenobalsot par to, kad neskatītos, ka naudas nav. Viņa nobalsot par projektu. Ja? Un tajā brīdī, kad Saeima nobalsot par šo projektu, kad ir 20 miljārdi jāinvestē nākamajos 10 gados, ja? Tad Latvijas bankai parādītos iespēju to naudu investēt. Ja? Latvijas banka kreditē pats savu kontu, tā kā to dara jebkura centrālā banka, un investē to jebkurā nacionālajā ekonomikā. Un nevis kāds jautā aizdevējiem, vai jūs mums aizdosiet 20 miljārdus latvos. Viņi nevar aizdot latvos. Ja, viņi var aizdot savā valūtā dolāros, bet dolārus mēs nevaram šeit, mēs nevaram maksāt dolāros algas. Ja? Tas nav likumīgi Latvijā. Latvijā pēc likuma... Konvertējot tu vēl zaudē? Nē, mēs nekonvertējam. Visi, kas šeit, teiksim, ceļu darbinieki, kas to dara, un materiāla ražotāji, viņi grib algas latvos. Labi, tas viss labi skan, bet kaut kā nejūt, ka jau kādā brīdī kāds kaut ko tam līdzīgi šeit būtu darīt. Neviens no Latvijas bankas šo sistēmu nezina. Un nesaprot. Mēs esam daudz diskutējuši ar Latvijas banku, viņi to sistēmu nesaprot. Tu pats esi stāstījis. Jā, bet viņi saka, nē, ka tā ir naudas drukāšana. Tā nav naudas drukāšana. Viennozīmīgi tā nav naudas drukāšana.
un tad viņi saka, bet ja jūs to darīsiet, tad būs šausmīga inflācija. Bet kāpēc tad būs inflācija? Tad, ja to dara jebkura komercbanka šodien. Un starptautiskais aizdevums ir tā pati inflatorisks, vai ne? Tur nav nekādas atšķirības. Vai mēs to naudu ņemam no starptautiskajiem aizdevējiem, laižam šajā ekonomikā, vai to kreditē valsts, vai ne? Tur nav nekādas atšķirības. Vienīgā atšķirība ir tā, kur paliek procenti. Procenti, ja to kreditēja Latvijas banka mūsu pašu nacionālajā ekonomikā, tiek maksāti valsts budžetā. Ja? Ja to mēs to saņemam no ārvalstīm, tad mēs viņus maksājam, mēs to naudu pārskaitam uz ārvalstīm. Ja? Tad mēs zaudējam tos procentus. Viņi nepaliek mūsu nacionālajā ekonomikā. Tā ir tā atšķirība galvenā. Ne? Jā, bet tad ja mēs kaut kādā veidā nopaļojam visu to mūsu šīs dienas sarunu par to, ko var nozīmēt sabiedrībā kaut kāda sociālā saskaņa, tad, ja nav iespējams saprasties ar valsts banku, tad par kādu mēs saskaņu vispār šeit varam runāt. Tas jau vienmēr ir arī mācību process. Mēs nevaram pārmest Latvijas bankai vai Latvijas valdībai to, ka viņi uzreiz visu nezina tā, kā to zina tie kapitālisti, kas to ir darījuši 200 gadus. Vai ne? Tas vienmēr ir tāds mācību process. Bet, piemēram, arī mūsu tajā ETFL grupā, vai ne, ekonomistu domnīcā, kur ir tādi pasaules ranga, gan finansisti, gan ekonomisti un tā tālāk. Piemēram, ir viens juridiskais eksperts no Vācijas bankas, kurš ir 17 gadus nostrādājis direktoru līmenī Vācijas centrālajā bankā, Bundesbankā, ja, kurš jau tiešām zina, kā tā sistēma strādā tā visā pilnībā. Un ko viņš saka, vai ne, kad mēs viņam jautājam, bet Eiropas Savienībā taču ir tāda tradīcija un pieņēmums, ka centrālā banka nedrīkst pirkt valdības obligācijas un tā tālāk, ka nedrīkst atbalstīt valdības projektus un tā. Viņš saka, principā, jā, ka tas tā ir, bet ir saskaņošanas procedūra, vai ne? Ir saskaņošanas procedūra ar Eiropas centrālo banku. Un tad, kad tāds Latvijas bankas prezidents, kurš labprāt grib, lai šīs valsts ekonomika attīstītos, ja? Ka viņam ir kādas attiecības ar Eiropas centrālās bankas vadību. Ka tajā brīdī, kad viņš saka, kad ir jābūt noteiktai investīcijai šīs valsts ekonomikā, ja, ka valdībai noteikti programma un tā, teiksim, tie paši 20 miljardi, kur ir labs projekts, tad viņš zvana Eiropas centrālās bankas šefam, vai ne? Un jautā, vai mēs drīkstam radīt 20 miljardus uz 10 gadiem labam projektam, infrastruktūras projektam, kur valdība ir tagad izdomājusi, ka to vajag šai ekonomikai un Saeima ir nobalsojusi, vai mēs to drīkstam darīt, jo jāsaskaņo ir. Jā, nav tā, ka vienkārši, jo mēs esam kaut kādā tagad tajā kontekstā, vai ne, Eiropas Savienības kontekstā. Un tas, ko šobrīd Latvijas banka domā, kā tas ir, vai ne, un kāpēc viņi to nedara. Ka viņi domā tā, labi, viņi tagad piezvanīs Trišē kungam, jā, dabūs viņu pie telefona, un kaut ko tādu pajautās, un tad viņš teiks, nē, ka jūs to nedrīkstat darīt. Bet kāda ir atbilde pareizā, vai ne, uz tādu jautājumu? Pareizā atbilde ir tāda, ok, labi, paldies, ja? Un viņi to dara. Ja? Jo Eiropā ir pieņēmis konsultēties, vai ne, ar centrālo banku, bet lēmumu pieņemt valdībā, nacionālajai valdībai. Tas, ka centrālā banka negrib, lai valsts to darītu, Eiropas centrālā banka to negrib, vai ne, tas ir dabiski, viņi nekad to negrib, vai ne. Bet gala lēmums jāpieņem Latvijas valdībai, un tas ir jāsaprot, vai ne. Ir jāsaprot tās nianses, vai ne, kādā veidā funkcionē Eiropa. Un funkcionē Eiropa tādā veidā, ka nevis Eiropas komisija pieņem lēmumu, un monetāros lēmumus nevis centrālai bankai pieder galvārs. Vienmēr galvārs pieder nacionālajai valdībai. Par to ir runa. Un tas šeit, man liekas, ka nav pietiekoši saprasts. Varbūt tas šodien izklausījās diezgan tā varbūt arī tā skumja un tā bezperspektīva zināmā ziņā, ja, kad, redz, tie apstākļi tā sakrituši un tā vēlme tā darīt nav. Un mēs gan tā kā redzam un zinām, kā to darīt, bet tie apstākļi te apkārt grozās tā, ka nezinu, vai tas tā izdosies. Jāsaka tā, ka kaut kā tā vēsture ir pierādījusi tā, ka tās lietas
citām reizēm paši no sevis sakārtojos, gan Latvijai pa labu, tautai pa labu un sabiedrībai pa labu, kad nāk tādi negaidīti kaut kādi pavērsieni un izrādās, ka tomēr citreiz apstākļu sagritības dēļ, citreiz arī tā vēlme tiek saklausīta, redzēta, tomēr vēstures pieredzēja pierādījies, ja, kad īsā laikā notiek ļoti daudz lielas, skaistas lietas. Tas ne tikai Latvijas vēsturē, kaut vai minējāt to pašu Vācijas vai ne, piemēru un tā tālāk. Ja. Un es domāju, ka tas pozitīvs, varbūt mēs nezinām, ja, ka šobrīd vai tas notiksies nākošu gadu, aiznākošu gadu vai pēc gada, bet varbūt tas tik tiešām tā cerība. Tomēr skatoties arī atpakaļ, kad ir ātrā laikā izdarāmas lielas lietas un sakārtojams un varbūt pozitīvi risinājumi tādēļ tomēr skatīties vajag pozitīvi uz priekšu un redzēt tomēr, kad ir iespējams mums, mēs esam pietiekoši mazi, mēs esam pietiekoši mobīli, mums ir daudz priekšrocības tādas, kādas nav citām tautām, citām valstīm. Bet es domāju, arī ne tikai mums ir tā optimistiski jāgaida tas, vai ne, bet mums ir arī jārēģē ļoti uzmanīgi uz noteiktiem signāliem, vai ne, kas Eiropas Savienībā ir. Piemēram, tagad pēdējais signāls, kad paliekot tajā Eiropas centrālās bankas un naudas, kur radīsies nauda, vai ne, kur mēs ņemsim naudu projektiem šajā kontekstā, vai ne. Tagad pēdējie signāli, ko Latvijas valdība atkal palaid garām un neizmantoja. Ja? Kaut gan mēs to teicām nevienreiz un publicējām, kas viņai ir jādara, skaidri un gaiši, kas ir jādara. Tajā brīdī, tad, kad Eiropas centrālā banka drukā naudu, pilnīgi atklāti un skaidri priekš Grieķijas, vai ne, lai glābtu viņu budžetu. Viņi, protams, saka, ka tas ir blakus efekts, vai ne. Jāiemācās arī tā valoda, vai ne, kādā viņi runā. Kad drīkst radīt naudu, nevis tieši budžetam, bet ekonomikas attīstībai, bet, protams, viņi rodās arī budžetā, bet tas ir tikai blakus efekts. Tādā veidā viņi to paskaidro. Kad viņi sadrukājuši naudu priekš Grieķijas un apsolījuši sadrukāt naudu priekš Itālijas un priekš Spānijas tajā brīdī. Un tajā brīdī Latvijas bankā bija jāsaka, bet ok, tad mēs arī radām. Ja? Mēs neesam Eirozonā, mēs esam Latvijas ekonomikā. Un mums nevajag gaidīt ECB, kad viņi drukās mums eiro. Mēs paši varam darīt to ar Latviju. Pat ne drukāt, bet radīt vienkārši kredītu. Vai viņi to pateica? Nē, viņi nepateica. Viņi saka, jā, labi, viņi ir sliktā Eiropas centrālā banka, viņi to dara. Ja? Bet paši mēs to nedaram, jo mēs to nedrīkstam. Bet ir jāsaka tieši otrādi, ka tagad, kad ir precedents, tieši tas laiks pirmais precedents bija Grieķija. Jā, labi, varēja teikt, labi, tas bija paslīdēja kāja, kam negadās. Bet tagad ir nākamais, vai ne? Itālija vēl daudz lielākā apjomā, Spānija. Ja? Un mēs sakam, nē, bet mēs to nedrīkstam. Bet kāpēc pastāv tad divu līmeņu Eiropa, vai ne? Kāpēc mēs esam perifērija nedrīkst attīstīties, ja? bet tās valsts, kuras jau ir attīstījušās, vai ne? Ka tās drīkst attīstīties vēl vairāk. Tas nedrīkst būt. Mums pret to ir jāprotestē pilnīgi skaidrs. Vai nu viņi to nedara, ja? Bet tad, protams, sabrok Eirozonu. Ja? To viņi nevar izdarīt. Ja viņi neglāb Grieķiju, tad visu domino kauliņu nogāžās. Vai arī mēs arī to drīkstam darīt? Tādēļ ir jābūt skaidrībā. Vai arī jautājums, vai demokratiskā Eiropā ir feodāls valsts? Redz, ka ir. Un kolonijas. Un tāpēc tā arī ir. Un vieniem ir viens tiesības, vieniem ir viens tiesības, un citiem ir beztiesiski. Tā kā mēs esam. Tā tas iznāk. Jā, un teiksim šādai valstī, kā ir Latvija, valdības uzdevums un pienākums būtu par to runāt nepārtraukti. Bet kuram citam, protams, tā ievēlētāja valdībai par to ir jārūpējas. Un prezidentam, lai kādas arī viņa funkcijas pēc satversmes nebūtu, tas ir jādara. Prezidents, mēs redzam prezidentu, kas ir tepat netāli no Eiropas, kas ir Eiropas Savienībā arī iekļūt Islandu. Vai ne? Mēs skaidri redzējām arī ar 5 miljārdu parādu, ko var izdarīt. Vai ne? Mūsu parāds, mēs sakām, mēs viņu atmaksāsim ar lieliem procentiem īsā laikā. Un ko pasaka islandieši? Mēs sarīkosim referendumu. Vai vispār tā tauta ir gatava atmaksāt tiem spekulantiem? Šie uzstājas referendumu, un tā tauta saka, bet svarīgi, kāpēc mums ir jāatmaksā spekulantiem, ir kapitālisms, tu riskē, tu zaudē. Tas ir pilnīgi normāls kapitālisms. Tad, kad Briti un holandieši uzbrauc virsū un saka, mēs jūs neņemsim Eirozonā, uzstādīsim veto, ja? Tad šie uzstājas otru referendumu. Ja?
Saka, bet, nu labi, mēs atdosim, bet 30 gados, vai jūs to gribat? Ja? Šie saka, mēs to negribam. Ja? Tā kā otrs referendums. Vai viņus tagad neņems Eirozonā, tāpēc es pilnīgi pārliecināts, ka ņems. Vai ne? Tur pilnīgi nav nekāda starpība. Vienīgā starpība ir tajā, kā prezidents publiski runā par to. Publiski, vai mēs kādreiz esam redzējuši televīzijā Olafu Grimsonu sakot, mēs neatdosim parādu. Nekad mēs to neesam redzējuši, tāpēc, ka tas ir valsts prezidents, tā ir valsts seja. Viņš vienmēr ir teiks, mēs atdodam parādu līdz pēdējiem centam. Ja? Tas ir tas, kas prezidentam ir jāsaka. Ja? Bet tas, kā viņi to darīs, protams, ka viņi to parādu nekad neatdos. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Jā, nu tur tā ir īstā saskaņa, teiksim. Jā, tā ir valsts varas un tautas saskaņot rīcību. Un tas ir tas, uz ko būtu jātiec mums šeit. Kas te nenocīja? Uzticība. Tauta uzticās prezidentam. Tas ir